mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza futuro, descansa es hora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza futuro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza futuro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza. Labdien, ir svētdien, ir 30. jūlijas, un ir svētdien, un mēs gribējām aizbraukt uz Lidlu, nopirkt pārtiku, lai pāri varētu tikt. Lidls slēgts, un izrādās visu veikalu slēgt Spānijā. Laikam, nezinu. Redzēsim tālāk uz priekšu, varbūt kāds veikals mums vaļā, varbūt konkrēti šī miestā ir atkal kaut kāda svētka. Ar mūsu ierašanos. Ar mūsu ierašanos ir svētka un atkal ir veikali cieta. Mēs nevaram nopirkt neko. Vakar Lidlā neiebraucām, tāpēc, ka mēs braucām uz kempingu, kur ir baseins, un lai nenokavētu baseinu peldēšanos, mēs neiebraucām Lidlā. Tagad mums nav ūdens, ko dzert. Nav ko ēst. Bet nekas. Braucam tagad uz Andoru. Cerams, ka tur ir citi likumi un tur būs visi Lidli vaļā un mēs varēsim iet. Pametam Spāniju. Un mēs šodien pametam Spāniju, burtiski pēc stundas un 45. Nē, pat ātrāk mēs pametīsim Spāniju. Kaut kur pēc pusotras stundas mēs pametam Spāniju. Kā nav Lidlus vaļā nafik. Jā. Vot, tagad tā kaut kā. Bet visā visumā baigi foršais kempings, tīrs, ļoti tīrs kempings un baseins bija forši, un no rīta aizgājām nopeldēties un nomazgāties, un tagad visi svaigi, tīri, noskūti. Bez bārdas, turpinam ceļu, māju. Šis jau ir mums tā kā uz mājām. Un es tā izdomāju, ka baigi gribās iebraukt Čehijā. Baigi gribās, un tā garšo Čehijas, tur tie ēdieni daži, man gribās iebraukt. Čehu alus ir dievīgs, bet es gribu iebraukt arī Čehijā, baigi gribās Čehijā. Un tāpēc mājupceļā mēs ieplānosim maršrutu cauri Čehijai. Paga vēl Francija, lavandas lauki. Tas vēl viss priekšā, jā, bet arī būs Čehija. Viņi nebija plānos, bet un tā mums vēl tā mazā valstiņa šodien būs. Nekāda valstiņa. Francijā Spānijas gabaliņš. Tad mēs atkal būsim Spānijā. Jā, bļāviens. Jā. Labi. Mēs pēc tam izstāstīs, kā tur bija tas vēsturiski veidojies. Atradīšu info. Jā. Varbūt. Labi. Braucam. Quand en ville grince l'air, vent d'un air agité que s'éternise les rêves. Dans ma réalité, je veux des balades sur la grève. Oh, un peu d'humanité, moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, moins de béton, plus de rêve. Dans ma réalité, que neige, une planche de salut, du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage, que neige, une planche de salut, loin du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Oubliez ton lointain visage. Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3. Un bonheur simple, mais à mon goût. C'est peu, c'est vrai, mais ça fait tout. Braucam, atradām pa ceļu tādu, ieraudzījām pa ceļu tirdziņš, vietējais kaut kāds mazā pilsētiņā. Jo visu veikali ir slēgti, tāpēc ieraudzījām tirdziņu un iesim tagad uz tirdziņu. Mēs te tējām gabaliņa kājām, mašīnu tur nometām. Iesim nopirkt tirdziņā kaut kādas vīnodziņas, kaut kāds garšīgi. Karoči vietējais tirdziņš. Viss kaut ko te var nopirkt. Kas tur ir? Tāds apaus.
Nike, šmaikī. Kāpēc te nav saldēs? Kaut kāds dīkstus. Reku, tur uz priekšu arī ir... Erikā. Reku šitādu lietas. Es tev iedošu. Erikā, kaktus paradīze. Pagaidi, jāpadomā. Tāda, kāda man nav. Apskaries, Reku. Šitāds tev nav. Tāds tev ir. Tāds tev nav. Tāda tev ir. Tāda nav. Šitie tev nav. Kas te tāds pa kaktus? Vajadzēs. Lakšā. Reku, viņi vāc nost visu jau. Mēs baigi laicīgi paspējām, viņi tad visu vāc nost. Baigi garšīgi izskatās. Eju, mēdu nopirkt varam. Apirkš kam? Māmai vajag tējai mēdu. Ir mēdu? Reku, Nu, bet tik daudz. Tik daudz. Vienu burci. Visāds. Nu, sapirkāmies tirgu visādas labumus. Nopirkām lavandas medu. Lai sieva pagaršo kāds lavandas medus. Maksā 8 eiro 450 gramu burciņu. Te Reku bērni var parotaļāties. Foršs tirdziņš, viņš jau te visu vācās nost. Bet baigi labais tirdziņš izskatās vietējo. Reku, nopirkām vīnos, nenormāls salds uz trauliņiem. Tikai mums svarīgi paņemt plētni. Pagājuši, kad mēs nopirkām Francijā. Šogad atkal noder. Jo. Kaitina mušas salonā. Nobeidz. Petites choses qui n'ont au clair d'un sens qu'une fois qu'on les perd, que neige une planche de salut loin du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage, que neige une planche de salut loin du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage, oh, oubliez ton lointain visage. Andorieši nenormāli agresīvi autobraucēji. To zilo Fordu, ja nihrenā viņš neiet, bet viņš tur spiež pedāli grīdā, tur vēl rokā mahājās kaut ko tur. Reku šitas te ir, reku tas agresīvais, tas slops. Uz robežu. Un mēs te šķērsējam robežu, un reku šitas ir tas agresīvais ķēms. Reku ir policija. Nezinu, te būs kaut kāda kontrola, nebūs. Iespējams, ka te kaut ko kontrolē arī. Viņam tādas policijas ļoti skaisti. Karoči, mēs iebraucam atkal citā valstī. Tā ir Andora. Izvēlieties otro Daudz nobrauktu. karogs. Filmē policijas ēku. Tas ir viņa karogs Andora. Otrā izēja. Agal tas tur aizpirda. Pēc 400 Kaut kāds metriem slimnieks. apraveida krusta. 5 minūtes. Aplī. Trešā izēja. Trešā. Tā. 1, 2, 3. Nav slikti. Pēc 150 metriem apraveida krustojumā izvēlieties pirmo nobrauktu. Pēc 800 metriem griez pa labi. To the river I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me, come forgive me, Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there.
Andora, oficiāli Andoras firstiste, ir valsts Eiropas dienvidrietumos. Tā robežojas ar Franciju austrumos un ar Spāniju rietumos bez pieejas pie jūras. Andoras platība ir 468 kvadrātkilometri un to ietekmē mērenās joslas klimats. Tā atrodas Pireneju kalnos. Andora ar 85,082 iedzīvotājiem ir 6. mazākā valsts Eiropā un 191. lielākā valsts pasaulē. Beyond compare, and He is calling, He is waiting. Jesus longs to meet us all there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Pēc 500 metriem apļveida krustojumā Nenormāli skaists arhitektūra. Paskaties, kādas skaistas mājas jāiet. Wow! No akmeņiem klints izklausās. Tas ir reāli. Paskaties. Ziniet, es iemīlējos. Skaties. Es iemīlējos Andorā. Man tā patīk tā arhitektūra. Tas ir tik skaisti, tas ir tik bļāviens, tik kruti. Es esmu šokā. Kas ir kāds kalns? Es nekad nedomāju, iedomājos nebija, ka tā var atšķirties valsts, bļāviens. Te ir nenormāli skaisti. Visa tā arhitektūra, visas mājas, jumtiņi, viss pārējais. Ceļš! Un ceļš ir vienkārši Tika superīgs. operators izkrīt ārā. Parādi tur lejā labāk. Nu, tur būs no tās kameras šito neko nevar. Zini, man bail pat šeit braukt ir, bet tas ir tik krūti. Te ir nenormāli skaisti, nenormāli skaisti. Jā. Wow. Autobus brauc. Es Labi. esmu, pēc 500 metriem pēc tam izstāstīšu, emocijas ir pārēpē. Skaties uz ceļa. Šī datas izskatās no augšas. Andorā. Kolosāls, es iemīlējos Andorā. Tas ir vienkārši, šī skaistākā vieta, man liekas, kur es esmu bijis. Pašreiz, tādas sajūtas un emocijas, jā. Tas ir vienkārši. Tas ir super. Kaut kādi stabi. Un te ir kaut kāds apraksts. Nezinu, ko tas nozīmē, bet interesanti. Ejam tālāk. Reku rakstīts, take your selfie. Te var ielikt telefonu un taisīt selfie. Ejam nopietni. Nu jā, reku. Vai kā var laiku uzlikt? Ir jā? Mirador Roks del Kuer skatu punkts ir viena no tām vietām, ko cilvēks nekad neaizmirst. Tas ne tikai sniedz skatus, kas paliek atmiņā uz visiem laikiem, bet arī piedāvā unikālu pieredzi, atrodoties gaisā, ko ieskauj Pireneju krāšņums. Jūs noteikti laipas galā pamanīsiet arī skulptūru domātājs, kura mierīgā un meditatīvā attieksme aicina apmeklētājus darīt to pašu. Sēžot uz sijas bez bailēm, šķiet, ka augstums viņā nerada nekādas bailes. Un patiesībā tā nav, bailes piepilda viņu ar spēku un pārliecību. Ko atnācām uz tādu mēlīti, te var apstīties. Vajag skaisti. Te tāds
Kaut kāds Misters, Tristers, Bisters sēž. Re, kur Alis uzliks naudiņu. Jā, Alis uzmet naudiņu. Šidā tas te izskatās. Baigi skaisti. Nu, pirmās sajūsmas par Andoru ir tā, ka tā ir ļoti skaista valsts. Mēs aizbrauksim uz vēl vienu vietu. Šī bija ļoti... Tas ir mūsu domāts. Kas bija šī? Šīs skata punkts bija tīri neparedzēts, jā. Bet es jums teikšu tā, kad man izdevās palaist arī dronu, palidināt. Un tur vajadzētu būt ok. Nu, te jūs tagad redzat. Tagad jūs redzēsiet. Tīri ok, bildīt sanāca. Tā tu ierakstīji? Jā. Un asociācijas sekojoši. Ļoti skaisti un ļoti daudz benzīna tanku. Nu, un šitas ir tas tilts, kur mēs gribam pastaigāties. Nu, vajadzētu būt iespējīgi. Vēši pamatīgs, jā. Tā, cepuri nevelc, tur cepuri aizies pa gaisu. 49 eiro nolocīja pa biļetītēm. Un tagad ejam staigāt. Mēģināsim, kā tas izskatās. Pagaidi, aizies līdz vidum. Wow, viņš kustās. Viņš kustās. Ui. Jau no, kā jums iet tur? Kā jums ir? Viņš kustās. Tilts pār Albavu un... Nu, tāds. Foršs tiltiņš, neko. Ejam. Wow. Kur ir vidi? Nezinu, man bail. Nu, tā kaut kā. Te nav vidus. Man bail, ka gadžetu nokritīs, jo es jau nekur neturos. Kā? Jā. Ej, brīlēs man bailes. Tibetas tilts atrodas Kanilo un ir 603 metrus garš. Tilts, kas atrodas 1875 metru augstumā, ir 1 metru plats un tādējādi ļauj cilvēkiem pārvietoties abos virzienos, jo turp un atpakaļ jāiet pa vienu un to pašu maršrutu. Līdz tilta sākumam jāiet pa 900 metrus garu taku, no kuras paveras nepārspējams skats uz Kanilo pagasta centrālo ieleju un kalniem, kur atrodas Grandvalira slēpošanas trases. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is. Habit don't make flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Solo tú y yo fuimos hechos para estar, solo tú y yo y nadie más. Oh, solo tú y yo somos nuestra realidad, solo tú y yo y nadie más. Just the two of us. Just the two of us, oh, just the two of us. Castles in the sky, 2400 metru augstumā. Ieraudzījām foršu skatu. Mēs esam virs mākoņi. Mēs ir mākoņi, mēs esam virs mākoņi. Superīgi. Rokas, mukas, gotas.
Vajag slapja. 17 grādi tikai. Nezinu, Alise. Nē. Tur ir desmā brauc, kas tur. Augsts? Jā. 16,5 grādi. Ārprāts. Un tu vēl sasals roku. Iedomājieties, 16 grādi tikai mākonī. 16 grādi. 16 grādi. Mēs reāli esam mākonī. Mēs iebraucām mākonī. Un šitādā mākonī es pirmo reizi iebraucu. Liekas, ka mīgla, bet nē, mākonī. Nē, toreiz tas bija mazāks. Šitas ir riktīgi liels. Pasies, mašīnas vispār neredz ceļu. 15,5 grādi. Super, super. Un tās ir emocijas bērniem. Beidzot, Ērika ir laimīga par to, ka ir kalnos. McDonald's. Un ir McDonald's, un ir mākoņos, un kalnos. Redziet uz šo smaidīgo bērnu, varat paskatīties. Beidzot dzīve ir izdevusies. Ēdīsim mākonī. Bērns laimīgs. Happy me. Tagad mēs paēdām Andorā. Andorā? Paēdām maķītī un uzreiz aiz maķīšu Francija sākās. Mākonī. Mākonī. Pagaidām vēl braucam mākonī. Es neredzu. Priekšā. Francijā. Mākonī, mākoņā, šis franču mākons. Tā. Nu neko, iespaidus savācāmies. Bērns laimīgs, apgrābstīs mākoni, paēdis maķītī. 16 paliek siltāks. Jā, tagad bija 14 grādi īstenībā, nu tagad jau ir 16 grādi siltāk paliek, tā kā puses. Nolaidīsimies uz zemes un sasilst. Cik augsts mēs bijām? 2400 metros bijām. Ja mēs reku braucam gadu robežu. Jā. Nu tā kaut kā. Tagad uz nakšņošanas vietu kaut kādā esmu atradis tikai nezinu kādu. Cerams, ne mākoniem nosalsim. Bet nu, redzēsim. Priekšā kaut kāds avrēks, vienam. Nu viņi slēdz tāpēc, kad ir migla. Mākonis. Jā. Sastrādums. Tur ir sastrādums. Kāds apmaldījās mākonī? Aizbrauksim mēs tagad uz tādu valsti, bet tādu apgabalu, un šaistās šādi kartē tāds, kas pieder Spānijai, bet ir Francijā. Apkārt tur ir Francija, bet... Šeit ir pleķīts, kur ir tā kā Spānija no Francija. Nē, šidā ir Spānija, tālāk ir, reku rakstīts Francija, un tad ir šitas pleķīts ir Spānija. Kā šāds pleķīts? Tā ir Livija. Mēs aizbrauksim uz to Liviju. Kāpēc ir tāds atdalījies pleķīts? Fig viņi zina. Nu, kaut kāda kolonija, kraši. Jā. Nu, vot, un aizbrauksim uz to Liviju. Pastīsimies Livijas cietoksni. Jā. Erika, šito ielika pēdējo viņu. Zinga, zingu, violina, plinga, plingu, mandolin, tu, saxofonen, och fiskalette, tippeti-tippeti-ta. Kas tas ir? Tippeti-tippeti, tippeti-tippeti-ta. Jā. Kas ir sadaudzīt? Lūks vajā vienai pat. Ritenis nobloķēts. Franči viss. Stikls. Mīkstām riepām, kādas te nav? Šitas te tīri svaigs, reku džipiņš. Nē, bet tas atbūt. Tas ir reāli atņemtās mašīnas, reku tur rokas vaļā. Pārbaudi, jā. Iebraucām Lībijā. Nekāds norādes par to, kad ir cita valsts, vai kaut kas tam līdzīgs. Nekādas norādes vispār. Iebraucām un iebraucām.
tagad mēs esam atkal Spānijā. Jā. Kur Līvija? Līvija. Pēc 600 metriem pagriezieties. Tā bija vienīgā norāda. Jā. Un mājiņas uzreiz savādākas. Līvija. Bet tu paties, uzreiz cits mājiņas. Savādāks, jā. Momentā. Smukāks nekā Francijā. Ļoti skaists pilsēti. Tiešām. Villa de Līvija. Līvija ir pilsēta un municipalitāte Spānijā, daļa no Žironas provinces Katalonijas autonomajā apgabalā. Tās platība ir 12,84 kvadrātkilometru. Iedzīvotāju skaits 1428. Kopš Pireneju miera laikiem tā ir bijusi Spānijas eksklāvs, jo no visām pusēm to aptver Francijas teritorija, Austrumpireneju departaments. Attālums līdz robežai ar Spāniju ir 1,6 km, bet līdz provinces administratīvajam centram, Žironas pilsētā ir 153 km. Eksklāvs ir valsts daļa, ko no valsts pārējās teritorijas atdala cita valsts vai valstis. Pēc 200 metriem griez pa labi. Pagriezieties pa kreisi, pēc tam nedaudz pa labi. Kas ir Erika Biks piečurāja? Es braucu uz guļvietu mūsu. Spānija? Nedaudz pa Jā, labi. Mēs esam Spānijā. Pagriezieties Nu, pa tikko mēs tev stāstījām, kad Francijā ir Spānijas zemes pleķis. Austiņas vajag noņemt nost. Bet es skatījos kartē, ka mēs bijām tā kā Francijā. Jā, bet iebraucam mēs Spānijā. neesam. Un atkal nebūsim. Skaties, apsties. Skaties. Telefonā redzi? Apskaties. Šitas te zemes pleķītis ir Spānija. Francijā. Mēs tūlīt atkal iebrauksim apakaļ Francijā. Re? Erika, mēs braucam tagad ar robežu. Viņa saucās Līvija. Un šitā pilsēta saucās Līvija. Kodēļ cik smukas mājas? Vienkārši superīgas. Vienkārši, wow! Akal, tas stils ir tāds pats kā tai, kā viņi saucās? Andora. Jā, Andorā. Vienkārši kolosāls mājas atkal. Viņiem liekti tāds būvēt, vai kā, es nesaprotu. Ko tā ir? Pilnīgi visiem viens stils. Visi? Jā, Līvija beidzās, bet Līvija kā pilsēta beidzās, bet mēs joprojām esam Spānijā. Mēs vēl esam Spānijā. Gar robežu kaut kā. Mēs te gar robežu braucam. Tur ir Francija, mēs s Frančiem varam spļaut. Šeit mēs esam Spānijā vēl joprojām. Ir Spāņu zemnieks, piemēram, vai? Burtiņš. Kartupeļi. Wow. Vēl tik un tā esam Spānijā. Jā? Gar malu, tūtās iebrauksim. Jā, reku, mēs tās pārbrauksim gar robežu, pārbrauksim un iebrauksim Francijā. Kāds robežs nav? Tu gribi uz toalet labāk Francijā vai Čurāšu Spānijā pa lielo Francijā. To es varu norganizēt, tas reku uz robežu līnijas tagad. Uz robežu var to darīt? Tā ir, reku, es te šeit varu iebraukt? Jā. Es arī gribu. Nē, varbūt saimniecība kaut kāda. Jozefs te dzīvo. Pēc 200 metriem Te var redzēt, ka pilsētas pagriezieties pa 180 grādi. Paldies. Mierīgi. Ev, vecīt, nu. Cik tādi? Ko tad bremzēt nemā? Nav bremzēt. Reku dzelzceļš, es iet pāri ceļam. Jā. Tas bija interesanti. Ko tu tev čīkstēs, kurē? Mašīna pati. Zini, tas jau pats tagad. Šis bija viss asākais līgums. Tēt pārējais bērnu spēles.
Jā. Hei, tu diliģēt. Tas, ka es zinu. Roka sarkan nospiest. Parādi. Balta. Parādi, Man viss kols var redzēt sarkani strīps. Nu tad, meitiņas atturies. Būs vēl. To akmeņu cienu grib izjaukt. Vairāk vēl viens tilts. Dzelzceļš tur iet. Cik tad man paņem apnīt? Nu, Erikā, tagad tāds ceļš būs Vai ilgs. bišķi lēnāk? Bet Tu visu lēnāk nogu- cilvēki brauc, kurus tu gribi apcīt, viņi brauc normāli. Tu esi tas, Erikā, te ir 80 jābrauc, es braucu 60. Nu labi, bet mums ir pārāk smaga mašīna, tāpēc tā sieviete vai vecis tev arī lika bremzēt, tu, oi, cik lēni noslēdz nospēd. Erika ļoti dīvaini. Erika, tu esi atvedis uz taviem mīļajiem kalniem. Izbaudi kalnu burvību.